Kā pārā dēls no, kā pārā no mašīnas dēls no. Ak, nolādēts. Es nezināju, ka tas esi tu. Internetā netrūks skolotāju, cilvēku, kas sola neapstrīdamas tehnikas, un iedomīgu cilvēku, kuri domā, ka var cīnīties pret jebkuru, līdz viņi sastopas ar īstu cīnītāju. Un tur nav triku, nav attaisnojumu, ir tikai viena lieta – iznīcināšana. Viltus skolotāji un uzpūst ego tiek iznīcināti, kā tam arī vajadzēja notikt. Un ja tu domā, ka šāda veida pazemojumi notiek tikai starp vīriešiem, tad esi gatavs stāstam par Lazyju the Savage, puisi, kurš nolēma kāpt oktagonā ar Rondu Rousiju, sievieti, kuru savā labākajā formā iznīcināja pretiniekus sekundēs, izmantojot tikai vienu paņēmienu – roku svīru. El armbar. Rousey goes. Good overhead right by Ronda. And a big throw. She's in trouble. She's in it. She taps. She taps. Pressure. She's looking for it. She got it. Tā nebija viena reize, ne divas, bet 6 reizes, kad Ronda lika viņam padoties vienā un tajā pašā treniņā. Katru reizi ātrāk, katru reizi vieglāk. Un Lazijs elpoja tā, it kā būtu noskrējis maratonu, nepakustoties no tatamī. Sliktākais bija tas, ka Ronda to darīja ar smaidu, gluži kā kāds, kurš spēlējas ar kaķēnu, kas vēl nezina, ka tūlīt tiks saskrāpēts. Beigās Lazijs saprata, ka izaicināt jaukto cīņas mākslu čempionu ir viena no tām idejām, kas šķiet jautras tikai līdz brīdim, kad tās sākas. Dažreiz viltus meistari ne tikai dzīvo savā burbulī, bet arī uzdrīkstas to ienest īsta cīnītāja sporta zālē. Šis cilvēks ar visu pasaules augstprātību savā aurā iegāja jaukto cīņas mākslu sporta zālē kā 80. gadu filmas galvenais varonis un izaicināja jaukto cīņas mākslu cīnītāju. Viņš nezināja, ka tas mazais puisis viņa priekšā nebija parasts iesācējs. Tas bija Nams Fans, profesionāls jaukto cīņas mākslu cīnītājs. Cīņa sākās. Viltus meistars, izmantojot savu izmēra pārsvaru, metās virsū ar vardarbīgiem sitieniem, it kā mēģinātu atrisināt visus savus pārdzīvojumus vienā uzbrukumā. Viņš trāpīja dažus sitienus, jā, bet Nams Fans pat nenoraustījās. Nekādas emocijas, nekāds kaitējums, it kā viņš ļautu tam vienkārši spēlēties. Move now. Līdz viņš pateica, pietiek, tas bija gan. Un precīzi labās rokas sitiens tieši viltus meistara sejā, un tas čalis nokrita zemē, it kā viņam būtu atslēgts internets. Viņš piecēlās apdullis ar tādu pašu sejas izteiksmi, kāda cilvēkam ir pamostoties no neplānotas diendusas. Un tur Nam viņu arī pabeidza, tik graujošs nokauts, ka vairs nebija nekādu šaubu, kurš ir īstais meistars. Tas, kas sākās kā ego demonstrācija, beidzās kā skarba mācība, pazemībā un saskarē ar realitāti. G-Longs pret Yasuhiro Kido. G-Longa vārds kļuva slavens visā pasaulē, pateicoties viņa Shaolinas mūka tēlam. Viņa stils nebija tehniska cīnītāja stils, bet gan šaumeņa, kurš ļāvās sevi sist, izturēja neiedomājami smagus sitienus un turpināja virzīties uz priekšu, it kā nekas nebūtu noticis. And he just waits and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. Still he comes. Viņa cīņas pret leģendu Bokavu Bančameku padarīja viņu par interneta sensāciju. Īsti kari, kuros viņš ieguva cieņu par savu izturību. Viņš pat uzvarēja vienā no šīm cīņām, vēl vairāk stiprinot viņa izturības leģendu. 要知道，虽然是泰拳手，波够小腿打出，记住手拳，后摆拳，两个人换拳。
后摆拳、前摆拳。这场比赛我们需要一个真正的和一龙胜利。 Taču šī fasāde sabruka, kad viņš sastapās ar Japāni Yasuhiro Kido. Šajā cīņā Džilongs mēģināja darīt to pašu, ko vienmēr – izturēt sitienus, parādīt, ka viņš ir neiznīcināms. 一龙还是穿了他的陈武康宇呢，是2014年这3年 Crush 连续3届冠。陈武康宇入行已经是20。 Tomēr Kido neiesaistījās šajā spēlē. Viņš turējās distancē, gaidot īsto brīdi. 双腿站架距离很开呀、到25负27 KO 啊！演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。 Un jau pirmajā raundā viņš atrada spraugu. Brutāls spēriens pa galvu, tieši Džilona sejā, nogāza viņu bezsamaņā uz grīdas. 对手一个飞膝就有可能。啊，高扫踢头，一龙转身拳，哎，慌了高扫啊！真的。 Cīņa beidzās dažu minūšu laikā. Stratēģija izturēt visu bija izgāzusies graujoši. Tajā dienā Džilongs atklāja, ka neatkarīgi no tā, lai cik ļoti kāds lielītos ar savu izturību, vienmēr būs sitiens, kas viņu nogāzīs. Viņa triks bija izturēt sitienus, līdz saņēma pēdējo, bez pieskāriena pret karavīru. Starp visabsurdākajiem šarlatāniem ir slavenā bezkontakta meistari, tie, kuri apgalvo, ka var apturēt uzbrukums vai nokaut kādu, viņam pat nepieskaroties. Šis it kā meistars nolēma demonstrēt savu spēku pret cilvēku, kurš izskatījās pēc karavīra. Izrāde sākās ar to, ka viņš izlikās pārliecināts par sevi. Viņš lūdza karavīram mēģināt viņu iesist, jo apgalvoja, ka varētu apturēt uzbrukumus tikai ar tīru enerģiju. Viņš nodevīgi iesita karavīram un pasmaidīja, it kā būtu kaut ko pierādījis. Bet otrajā mēģinājumā realitāte uzgāzās kā vilciens. Krāpnieks, vēl joprojām apdūlis, vēlējās mēģināt vēlreiz, un šoreiz saņēma īstu sitienu krusu. Beigās tika pazemots visu priekšā. Tajā dienā viņš atklāja, ka dūres tiešām jūt. Varētu domāt, ka pēc tam, kad Šusjau Duns viņu pazemoja, Dinshao būtu mācījies no tā, bet nē. Wing Chun meistara pārliecība joprojām bija nesatricināma, lai gan viņa loģika vairs netik ļoti. Šoreiz viņš nolēma izaicināt Muay Thai cīnītāju. Jā, to pašu mākslu, kur trenējas ar elkoņiem, ceļgaliem un lauž ribas tā, it kā tās būtu sausas zari. Cīņa ilga nedaudz vairāk par minūti, un tas tikai tāpēc, ka tiesnesis bija laipns. Dinghao mēģināja izdarīt savus tipiskos maģiskos sitienus, kamēr saņēma spēcīgus sitienus ar dūrēm un elkoņu sitienus. Un tad viņa pretinieks izdarīja spērienu pa galvu. Pum! Dinghao nokrita kā dēlis, pilnībā nokautēts un bez samaņas. Nebija ne izsmiekla, ne smieklu, tikai ķermenis, kas gulēja uz ringa grīdas un ego sabrukuma skaņa. Saka, ka otrās iespējas ir, lai mācītos, bet šajā gadījumā tā bija tikai otrā realitātes deva. Mabaovu, viltus taiči meistars. Taiči dzima Ķīnā kā iekšējais cīņas mākslas veids, kas balstīts uz lēnām un plūstošām kustībām. Lai gan mūsdienās daudz to praktizē kā meditācijas un veselības vingrinājumu, sākotnēji tas ietvēra arī aizsardzības un kontrolas tehnikas. Taču laika gaitā daudzi šarlatāni to ir pārvērtuši par neuzvaramu stilu, lai gan realitātē tas nekad nestāv pretī īstam cīnītājam. Un starp visiem šiem krāpniekiem vispazīstamākais ir Mabaovu, vecs vīrs, kurš pats sev pasludināja par neiznīcināmu meistaru un apgalvoja, ka var uzvarēt jebkuru ar savu iekšējo enerģiju.
Ar pārliecinātu smaidu, izsmieklu un lieliem vārdiem Mā kļuva par internetu sensāciju Ķīnā savas augstprātības dēļ. Līdz kādu dienu viņš piekrita cīnīties pret amatieru jaukto cīņas mākslu praktiķi. Aina bija gandrīz komiska. Cīņa sākās. Mā pacēla rokas, it kā grasītos izrādīt savas spējas, un dažu sekundžu laikā saņēma sitienu ar labo roku, kas viņu nogāza tieši uz zemes. Viņš mēģināja piecelties, tikai lai saņemtu vēl vienu sitienu un atkal nokristu. Viņš mēģināja vēl trešo reizi ar tādu pašu rezultātu. Trīs pazemojoši kritieni mazāk nekā 30 sekundēs. Viņa lielā iekšējā enerģija ilga tikai mirkli. Publika sāk smieties, un video izplatījās pa visu pasauli kā perfekts piemērs tam, kas notiek, kad fantāzija sastopas ar realitāti. Un runājot par cilvēkiem, kuri nemācās no savām kļūdām, atgriežamies pie mūsu vecā paziņas, Čārlija Selenofa. Pēc tam, kad viņu bija pazemojis Deontejs Wilders, Selenovs nolēma, ka viņa nākamais mērķis būs neviens cits kā Floyds Mayweathers seniors. Leģendārā Floyda Mayweathera juniora tēvs un treneris. Vīrs, kurš, lai gan vairs nebija jaunībā, joprojām saglabāja visu dzīvi boksā iegūto tehniku un viltību. Tiklīdz sākās sparings, Floyds seniors sniedza īstu meistarklasi ar savām kustībām, izvairoties no katra Selenova sitiena un atbildot ar tīriem pretuzbrukumiem. It kā viņš mācītu, bet ar uzvilktiem boksa cimdiem. Čārlijs vēlreiz pārgāja no augstprātības uz nogurumu, un no noguruma uz to skatienu. Kā lai es tieku prom no šejienes, lai tas nekļūtu populārs internetā? Spoileris, jau bija par vēlu. Tumšajā visabsurdāko cīņas mākslas stūrī pastāv ļoti īpaša elite. Tie, kuri apgalvo, ka spēja nokautēt nepieskaroties. Jā, burtiski. Viņi saka, ka ar vienu kliedzienu, roku kustību vai čī vilni var tevi nogāzt. Un ja tu nenokrīti, tas ir tāpēc, ka tu neesi garīgi saskaņots. Viens no šiem meistariem, kura vārds ir tikpat aizmirstams kā viņa prasmes, nolēma, ka ir pienācis laiks pārbaudīt savu tehniku īstā cīņā. Viņa pretinieks bija Xu Xiaoduns, ķīniešu jaukto cīņas mākslu cīnītājs, kurš ir pazīstams ar vienu misiju dzīvē – atmaskot šarlatānus. Un viņš to patiešām izdarīja. Meistars ieradās cīņā, ģērbies tradicionālā tērpā, viņu ieskāva viņa mācekļi, kuri krita zemē tik līdz viņš pakustināja uzaci. Cīņa sākās. Meistars izstiepa rokas, it kā mestu kamehameha. Xu Xiaoduns nemirkli nesamulsinājās. Viņš devās uz priekšu, izmērīja attālumu un bums. Viens vienīgs sitiens ar labo roku sejā, un meistars nokrita uz grīdas. Viņš saņēma vēl vienu sitienu sēriju, šoreiz ar īstu spēku. Nebija nekādas čī, nebija nekādas maģiskās enerģijas, bija tikai sāpes un pēriens. Cīņa ilga mazāk nekā 30 sekundes, un meistara ego palika guļam uz grīdas līdzās viņa neredzamajiem spēkiem. Jo čī var būt plūst, bet dūras sit. Viltus aikido meistars. Aikido ir japāņu cīņas māksla, kas radīta 20. gadsimtā un koncentrējas uz pašaizsardzību. Izmantot pretinieku spēku, novirzīt uzbrukumus, pielietot sviras un metienus. Teorētiski tas balstās uz harmoniju un kontroli, nevis vardarbību. Taču kā vienmēr parādījās meistari, kas to sagrozīja, pārdodot to kā absolūtu spēku pret jebkuru pretinieku. Tā bija ar kādu it kā meistaru, kurš piekrita sacensties ar turku cīkstoni. Viņš iegāja pārliecināts ar tipisko pozu. Man nav jāiesit, es visu kontrolēju. Bet realitāte ilga mazāk nekā acu mirklis.
Turks viņu nogāza, pakļāva un lika padoties dažu sekundžu laikā. Vīrietis, kurš sev pasniedz kā neuzvaram, spējīgi pakļaut ar vienkāršām kustībām, beigās tika pataisīts par boksa maisu. Vienīgais, ko viņš spēja novirzīt, bija sava cieņa pret zemi. Bez pieskāriena tehnika pret īstu cīnītāju. Vēl viens no šiem meistariem, kurš apgalvoja, ka var nokautēt, nepieskaroties. Viņš organizēja demonstrācijas, kurās viņa audzēkņi krita zemē tikai no viņa roku žesta. Viņi pielūdza viņa sekotāji, it kā viņam būtu pārdabiska vara. Bet kādu dienu īsts cīnītājs viņu izaicināja kameru priekšā. Atšķirība bija acīm redzama. Viltus meistars pacēla rokas, mēģināja izstarot savu enerģiju, bet pilnīgi nekas nenotika. Cīnītājs nolēma ķerties lietai nopietni. Pāris tīri sitieni, ātra kombinācija, un krāpnieks nonāca uz zemes, nespējot sev aizstāvēt. Piekaušana ilga tikai dažas sekundes, bet ar to pietika, lai iznīcinātu visu ilūziju. Tas, ko viņš gadiem ilgi bija pārdevis kā maģiju, tika pierādīts kā tas, kas tas vienmēr bija – krāpšana. Viņa neredzamā vara izzuda līdz ar pirmo īsto sitienu. Nākamais meistars nebija pilnīgi nepazīstams. Vans Džanluns se prezentēja kā tradicionālā kungfu eksperts, instruktors, cīņas mākslas aktieris un seno ķīniešu tehniku aizstāvis. Tāds kā Bruce Lee, tikai bez harizmas un efektīviem sitieniem. Gadu gaitā Vans bija kļuvis slavens ar savām demonstrācijām, akrobātiskajām kustībām, spērieniem gaisā un pārspīlētām pozām. Bet tad viņš vēlējās pāriet nākamajā līmenī. 2023. gada septembrī Vans publiski izaicināja vienu no visbīstamākajiem cīnītājiem uz planētas – Buakavu Banchameku, pašu tajiešu iznīcinātāju. Vīrietis, kurš lika kikboksam mainīt savus noteikumus. Vardarbības mašīna ar tērauda kājām un elkoņiem, kas griež kā žiletes. Un kas notika, kad šīs divas pasaules sadūrās? Nejauša komēdija. No pirmās sekundes Vans skrēja pa apli, spārdīja gaisu un žestikulēja tā, it kā atrastos filmā. Buakavs viņu vēroja, gandrīz apjucis. Pat izsmēja viņu. Vans turpināja sist, bet Buakavs to neuztvēra nopietni. Līdz viņš nolēma kļūt nopietns un sāka uzbrukt. Viņš ieslēdza pretinieku klincā, satvēra viņu aiz kakla un iesita ar cēli tieši korpusā. Banks atkāpās, sūdzējās un pacēla roku. Tiesnesis mēģināja atsākt cīņu, bet Vangs jau bija sācis savu izrādi. Viņš pieprasīja mainīt noteikumus uz jaukto cīņas mākslas stilu. Viņš kliedza, vicināja rokas un pat apsūdzēja Buakavu krāpšanā. Rezultāts? Cīņa netika izlemta. Cīņa nebeidzās, bet cieņa pret Vangu gan. Buakavs pat nepamirkšķināja ne aci. Viņš sveica skatītājus, pasmaidīja un aizgāja. Tikmēr Vangs turpināja improvizētu preses konferenci ringa vidū.
Ir viltvārži, kuri vismaz mēģina uzvest savu šovu izrādes laikā ar publiku, kas viņus aplaudē. Bet šis it kā tai chi meistars gāja vēl tālāk. Viņš tieši iegāja Sju Sjaodona sporta zālē, lai pierādītu savu neuzvaramību. Ar augstprātību viņš izaicināja vienu no Sju skolniekiem, un tas, kas notika, bija pilnīga pazemošana. Jaunais cīnītājs neizrādīja žēlastību. No pirmās sekundes viņš sodīja viņu ar dūru kombinācijām, kamēr meistars tikko spēja noturēt līdzsvaru. Katrs Staidze aizsardzības mēģinājums tika izsmiets ar īstiem sitieniem, kas lika viņam šūpoties. Cīņa neilga ilgi, bet pietiekami, lai viss būtu skaidrs. Viltvārdis ne tikai tika uzvarēts, bet arī saņēma pamatīgu pērienu visu priekšā sporta zālē. Viņš devās uz dojo, lai kādu pamācītu, bet pats dabūja bezmaksas sitienu stundu. Maiks Taisons lidmašīnā. Tiem vārdiem vajadzētu būt pietiekamiem, lai jebkurš uzvestos kā svētais, bet ne šim ģēnijam. Lidojuma laikā kāds lielībnieks nolēma atkārtot kaitināt dzelzs Maiku, it kā pārbaudot, cik daudz pacietības vēl ir vienam no visbīstamākajiem cilvēkiem uz planētas. Viņš kaitina Maiku Taisonu. Tas ir neprāts. Spoileris. Tā nebija daudz. Hei! Klausies, Maik! Nu, apstājies, Maik! Šo puisi lidmašīnā piekāva Maiks Taisons. Pagriezies. Jā, tu esi galīgi beigts. Nebija ne tiesneša, ne zvana, tikai realitāte. Tā sita un ļoti stipri. Un no interneta troļļa mēs pārējām pie cita veida iedomīga cilvēka. Tas ir Niko, populārs YouTube satura veidotājs, kurš pazīstams ar saviem pretrunīgajiem viedokļiem un izaicinošo attieksmi. Kādā pasākumā viņš sastapās ar Šonu Striklandu, bijušo Ultimate Fighting Championship čempionu, un nolēma viņu izaicināt. Vai viņš ir influencētājs? Es tā domāju, jā. Tad turpini tāpat. Turpini runāt ar cilvēkiem. Vai vari mums pateikt dažus gudrības vārdus? Man patīk tavs podcasts The Knuckle Boys. Bija jautri redzēt jūs tādā spiedienā pirmo reizi. Lielākā daļa influenceru ir idioti. Strādājiet smagi, esiet cienījami vīrieši. Turieties tālāk no TikTok, turieties tālāk no Instagram, dzīvojiet labāku dzīvi. Striklands piekrita pārāk daudz nedomājot, un pēc dažām nedēļām abi atradās oktagonā gatavi sparingam. No pirmās sekundes Striklands viņus pieda ar tiešiem sitieniem sejā, ātrām kombinācijām un pilnīgu tempa kontroli. Bro, you're gonna be a fucking man. Let's see the influencer. Think about it if you knock me out. Give me that, Mark. Sniko mēģināja atbildēt, bet izskatījās kā iesācējs, kurš cenšas izdzīvot vētras vidū. We're in this moment you're realizing get hurt. No, you're good. Oh! Halfway. Did you think this is how? He's hurt. He's hurt. There you go. Oh. Kad viss bija beidzies, šaubu vairs nebija. Tā bija pazemojoša sagrāve, Striklandam smaidot, kamēr viņš izdarīja sitienus, un Sniko saprata, ka čempioniem nav jāpaaugstina balss, lai tevi apklusinātu. Viņi saka, ka nauda var nopirkt daudz ko, bet tā nevar nopirkt īstas cīņas prasmes, un Dekaju ir tam pierādījums. Pašpasludinātais bezkontakta pašaizsardzības meistars Dekaju savu slavu ieguva YouTube, izvairīdamies no sitieniem, kas nekad netika izdarīti, un apgalvodams, ka viņa metode var neutralizēt jebkuru ar milimetru precizitāti, pat nesvīstot. Taču 2022. gada decembrī Jū nolēma iet tālāk par lēnas kustības pamācībām. Viņš piekrita kāpt ringā ar Maniju Pacquiao, vienīgo cilvēku, kurš bijis pasaules čempions 8 dažādās svara kategorijās.
Un, lai gan jau bija aizgājis pensijā, filipīnietis joprojām saglabāja spēku rokās, un viņam vēl bija daudz nenokārtotu rēķinu ar lielībniekiem. Jau no pirmā raunda kļuva skaidrs, šī nebija nekāda horeogrāfija. Deka centās saglabāt distanci, izdarīja lēnus, izmērītus sitienus, gandrīz bailīgi. Antonio Pereira has done has been truly sin. He said that he thinks popularity is the same, if not in our second frame. We're here at 160. Pakjao savukārt izklaidējās, spēlējās, vēroja viņu un pamazām sāk atklāt uguni. 100%. But for DK, he'd seen shot for you. We'll see if Manny decides. DK's so nice. Of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Oh, let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sinisa. Couple lefts there. Otrajā raundā Pakjao viņu iedzina stūrī ar sitienu gūzmu pa ķermeni un seju. Prolongate some time, and down goes DKU. Right here we see Manny exploding in and Dekam nebija nekā, ko likt pretī. 6 raundu laikā Pakjao viņu tehniski sagrāva, pat liekot viņam rāpot. Will Manny Pacquiao opt to do so? Now they are wrestling, jostling for position. He's going for a... Viņš lika viņam nolaist sargu un trāpīja pa seju, salieca ar āķiem pa aknām un parādīja, ka iekšējā enerģija nepalīdz, kad pretī stāv īsts čempions. Manny driving DK. Oh my God! His technical superiority and glimpses at times of his career. Down go. Un, lai gan cīņa bija paraugu demonstrējums, knockdowni bija īsti. Un arī vēstījums bija īsts. Nav svarīgi, cik daudz meditē, āķi trāpa arī dvēselei. Deka zaudēja ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu, un viņa pašaizsardzības metode cieta morālu nokautu. Bredlijs Mārtins ir viens no pazīstamākajiem kultūristiem internetā. Viņš ir sporta zāles īpašnieks, influencētājs un eksperts automašīnu un ego celšanā. Mēnešiem ilgi viņš apgalvoja, ka varētu uzvarēt jebkuru jaukto cīņas mākslu cīnītāju, ja tikai viņi pareizi satvertu. Vai tu domā, ka tu mani uzvarētu ielas cīņā? Ielas cīņā? Tu esi podkāsta vadītājs, brāli. Man tas patīk. Tā tad atbilde ir jā. Protams, man tas patīk. Ja tu mani satver graplingā, tu esi miris. Man tas patīk. Es domāju, ka varētu tevi uzvarēt. Tu to neizdarīsi. Tātad Demetrijus Džonsons, kurš cīnās ielu cīņās svarā līdz 125 mārciņām tevi sagraut. Kāpēc Demetrijus Džonsons? Viņš ir mazs, bet viņam ir melnā josta un viss pārējais. Kad pienāk laiks cīņai 1 pret 1, tu neesi labs uz zemes. Es zinu, ka tev droši vien šķiet, ka tu viņu pacels un iesitīs pret betonu. Es nezinu, ko tu sagaidi, ka notiks. Es sasitīšu viņa galvu pret zemi, vai ne? Pat ja tevi uzskata par iebiedētāju, tikai tāpēc, ka tu iepliķēji straumētāju, jo viņš tev noņēma cepuri. Atdod manu nolādēto cepuri. Beļns! Līdz kādu dienu viņam lika pagaršot grīdu. Viņš sastapās ar džiudžitsu meistaru, un viss, kas sekoja, bija klusums un pazemojums. Meistars viņa nogāza uz zemes kā proteīna maisu, apgrieza pozīciju, uzkāpa virsū un izvilka dvēseli ar giljotīnas tvērienu. Look at my head bad. You good? Yeah, hold on. I got rocked. You can do that. Bet itā ar to vēl nepietiktu. Tajā pašā dienā viņš sastapās ar daudz mazāku skolēnu. Daudz mazāku. Rezultāts? Tāds pats stāsts. Bredlejs beigās, protams, sāk smieties, bet ar seju, kas liecināja, ka viņš saprata mācību. Muskuļi tevi neizglābi no žņaukšanas paņēmiena. Bet, ja runājam par sliktām idejām, neviena nesacenšas ar Čārlija Selenofa ideju, profesionāli interneta trolli, kurš sevi dēvēja par labāko bokseru pasaulē. Neko nebija uzvarējis, pat ne skolas turnīru.
Viņa iecienītākais mērķis bija Deontejs Wilders, vīrietis, kura augums pārsniedz 2 metrus un kura sitiens ir tik spēcīgs, ka viņš ir nokautējis gandrīz visus savus profesionālos pretiniekus. Watch the jab, right hand. And then once Lahovic went to the ropes, that was... Jā, tas čalis, kuru nekad nevajadzētu izaicināt. Mēnešiem ilgi Selenovs viņu apvainoja un draudēja. Deontejs Wilders, klausies, klauni, mētā muti, vai ne? Atceries, kā tu mani atstāji 2012. gadā un es uzvarēju Dereku Milzi? Es tevi nokautētu, dēls. Ļauj man tev kaut ko pajautāt. Ja tu esi tik labs cīnītājs, kāpēc tu sarunāji tās cīņas iznākumu ar Maliku Skotu? Atkritumu gabals. Ja es tevi trāpīšu ar savu spēku, tu izspļausi savu zobu aizsargu un visus savus zobus, dēls. Tu esi nolādēts sliņķis. Satiekamies tūlīt, brauc uz Losandželos, es esmu čempions. Nolādētais sliņķi, tu esi joks. Klausies, es tev nosūtīšu savu pēdējo cīņu. Kickbokseris. 28 sekundes nolādētais. Gribi būt nākamais? Satiekamies. Tu esi nolādēts klauns. Līdz kādu dienu Wilders nolēma viņu izaicināt. Rezultāts? Selenovs tikko spēja izdarīt pāris sitienus, pirms saņēma pamatīgu pērienu. Čarlijs iznāca ārā šūpojoties, smagi elsojot un ar lielisku stāstu, ko pastāstīt, ja vien viņš vēl gribēs to stāstīt. Rukilla Ampo, kā viens turnīra čempions, pazīstams ar savu ātrumu, precizitāti un spērieniem, kas varētu izsist ielu lukturus. Viņa pretinieks, it kā tradicionālā kungfu meistars, kurš piekrita cīnīties, pārliecināts, ka viņa senču gudrība būs pietiekama. Bet tas, ko mēs redzējām, bija pavisam kas cits. No pirmās sekundes Rukilla viņu pārvērta par cilvēka boksa maisu. Sitieni ar dūrēm, kombinācijas spērieni, viss trāpīja tīri. Un tur parādās viltus meistara slepenā tehnika – apstādināt sitienus ar seju. Jā, burtiski. Brīžiem viņš izskatījās pēc piepūšamā leļļa, kas šūpojas, bet nenokrīt. Tikai griežas apkārt, pusaprēbs, it kā meklētu, kur ir izeja no ringa. Vienīgais, kas viņu izglāba, bija zvans. Lai gan, godīgi sakot, nokauts būtu bijis cienīgāks. Vēl viena bezmaksas realitātes stunda, pasaules čempiona dāvana un vēl viens pierādījums tam, ka filmu kungfu ringā neizdzīvo. Šu Šauduns pret Wing Chun meistaru. Wing Chun ir klasisks Dienvidķīnas stils, slavens ar roku ātrumu un Bruce Lee leģenda. Taču šim it kā Wing Chun meistaram nebija nekā leģendāra. Ar savu neuzvaramā attieksmi viņš piekrita cīnīties pret Šu Šaudunu. Rezultāts bija pilnīga sakāve no sākuma līdz beigām. Sju viņu sita ar ātrām kombinācijām, zemiem spērieniem un tiešiem sitieniem sejā. Meistars gandrīz nespēja pacelt rokas, pastāvīgi saņēma sitienus, klupa no vienas ringa malas uz otru. Tiesnesim nācās iejaukties, lai apturētu pazemojumu, jo vairs nebija cīņas, bija tikai īsts cīnītājs, kas sagrāva krāpnieku. Filmu Wing Chuns beidzās ar karikatūrisku piekaušanu. Kādu dienu viens no tiem sporta zāles kultūristiem, kas spogulī skatās biežāk nekā pulkstenī, ieradās Brazīlijas džudžitsu dožo un izaicināja meistaru. Un tam sekoja pazemības stunda, ietīta sāpēs.
brazīlietis viņu kontrolēja, aptvēra ar kājām un sāka pliķēt, it kā tā būtu ritma stunda ar kontaktu. Viņš viņu nenokautēja, nesavainoja, tikai pazemoja, bet kultūrists neko neiemācījās. Pēc dažām nedēļām viņš atgriezās un šoreiz pirms sākt viņš pasniedza roku meistaram tikai, lai to atņemtu un iepļaukātu viņu. Žurka ar bicepsiem. Rezultāts bija tas pats – padošanās, pilnīga kontrole un vēl viens zaudējums kolekcijai. Bet ar to viss nebeidzās, jo tajā pašā dienā viņš vēlējās izmēģināt veiksmi ar meistara audzēkni, sievieti, kas bija daudz mazāka. Un kas notika? Žņaukšanas paņēmiens no muguras, padošanās un pilnīgs klusums. Kultūrists 0, džiudžitsu 3, ego sagrauts. Viņi var pacelt 200 kg, izcelt presīti un visu dienu pozēt spoguļu priekšā. Bet, kad viņi uzkāpj uz tatamī, viņi atklāja, ka muskuļi nedomā, un ego nepadevās. Jo beigās nav svarīgi, cik tu sver vai cik liela ir tava krūtis, ja tu nemāki aizsargāt savu kaklu. Šū Šauduns pret viltus kung fu meistaru. Šū Šauduns ir pazīstams kā lielais krāpnieku mednieks Ķīnā, jaukta cīņas māksla cīnītājs, kuram apnika pašpasludinātie meistari, kas apgalvoja, ka viņiem ir pārdabisks spējas. Vienā no savām visvairāk izplatītajām cīņām viņš stājās pretī it kā kung fu meistaram. Tiklīdz atskanēja zvans, biltus meistars izskrēja kā traks, metot sitienus bez jebkādas tehnikas. Šī mierīgi ļāva sev sist, it kā nekas nebūtu, gandrīz izsmejot pretinieku. Pirmajā nopietnajā kombinācijā Šu spēcīgi trāpīja un salauza meistaram degunu. No tā brīža vīrietim nācās cīnīties ar apsēju uz sejas, kas lika viņam izskatīties vēl smieklīgāk. Cīņa turpinājās un Šu viņu sodīja pēc saviem ieskatiem. Pēc tam ar vienkāršu zemu spērienu Šu viņu nogāza zemē. Viņš pat atļāvās ļaut sev iesist, tikai lai pierādītu, cik bezjēdzīgi bija viltvārža uzbrukumi. Un it kā ar to vēl nepietiktu, viņš turpināja viņu pazemot ar sitieniem un smaidot, līdz beidzot apnika un pabeidza ar ceļgala sitienu vēderā. Meistars izgāja mācīt kung fu, bet beigās iemācījās, kā salauzt degunu. Ja domāji, ka viltus meistari ir guvuši mācību, pagaidi, līdz redzēsi šo raundu. Šu Šauduns, jaukto cīņas mākslu cīnītājs, ķīniešu trakais suns, jau bija kļuvis populārs, atmaskojot kung fu šarlatānus. Līdz brīdim, kad viņam ceļā stājās Dins Hao, it kā dižais Wing Chun meistars ar tiešu ciltsrakstu no IP mana stila. No pirmās sekundes Wing Chun dižais meistars Dins Hao sāka mest sitienus gaisā, it kā dzenāt prom odus. Šu Šauduns, pazīstams ar to, ka atmasko cīņas mākslu krāpniekus, pat nepakustējās. Patiesībā viņš ļāva sevi sist, izsmēja viņu pašā cīņas laikā. Bet tiklīdz viņš nolēma kļūt nopietns, bams, sitienu lietus, bums, Dins Hao nokrīt uz zemes.
Šuviņi nogāza vairāk kārt, pat nesvīstot. Cīņa bija kā monologs, publiska pazemības stunda. Šo turpināja viņi izsmiet. Un tas beigtos ar piekaušanu. Bet pats surreālākais nāktu pēc tam. Tiesneši paziņoja neizšķirtu. Neizšķirts? Visa pasaule redzēja piekaušanu, bet tiesneši redzēja tradīciju. Jo šajā cīņā vienīgā cīņas māksla, kas tika cienīta, bija muļķības māksla. Viltus. Šaolinas mūks. Gadsimtiem ilgi Šaolinas vārds ir bijis saistīts ar cīņas misticismu. Īstie Šaolinas mūki ir pazīstami ar savu stingro disciplīnu, ekstrēmo treniņu un garīgumu apvienojumu ar tradicionālajām cīņas mākslām. Neiespējami lēcieni, garīgais un fiziskais spēks, izturība pret sāpēm. Kolektīvajā iztēlē Šaolinas mūks ir gandrīz kā supervaronis. Taču, protams, tas, ko mēs šeit redzam, nav īsts Šaolinas mūks, bet gan šarlatāns, kas pārģērbies par mūku. Viņš domāja, ka var izmantot šo birku, lai iegūtu slavu. Un kā tas bieži notiek, viņš nolēma pārbaudīt savu neuzvaramību pret īstu jaukto cīņas mākslu cīnītāju. Rezultāts bija tūlītēja katastrofa. No paša sākuma viltus mūks iegāja ringā ar teatrālām pozām, pārspīlotiem elpas vilcieniem un pārākuma sajūtu. Jauktās cīņas mākslas cīnītājs nezaudēja laiku. Pāris tieši sitienu kombinācijas sejā lika viņam sašūpoties, un dažas sekundes vēlāk viņš jau gulēja uz zemes, saņemot sitienus bez jebkādas atbildes. Nebija nekādas maģiskas tehnikas, nebija akrobātisku spērienu, vēl jo mazāk pārcilvēcīgas izturības. Galu galā viņa Šaolinas gudrība izpaudās kā prasme dažu sekundžu laikā iemācīties noskūpstīt ringa grīdu. Bet ne visi pērieni ir brutāli. Daži ir tik eleganti, ka sāp vairāk pašcieņai nekā ķermenim. To piedzīvoja Jarvis, YouTube satura veidotājs, kuram radās lieliskā ideja izaicināt Floydu Mayweatheru uz sparingu. Jā, Floyds, neuzvarētais, aizsardzības boksa meistars, cilvēks, kurš ir licis izskatīties slikti pat pašiem labākajiem pasaulē. Kopš atskanēja zvans, Mayweathers pārvietojās ar pazemojošu vieglumu. Izvairījās no katra sitiena un pretuzbruka ar ķirurģisku precizitāti. Viņu aizskāra ar džebiem, lika kļūdīties, smaidīja, pat runāja ar viņu, kamēr sita. Jarvis centās saglabāt savaldību, taču realitāte bija tāda, ka viņš atradās privātstundā, un viņš bija lēnākais skolnieks. Kad sparings beidzās, nebija ne asiņu, ne nokauta,
bet bija mūžīgi video ierakstā iemūžināta mācība. Atšķirība starp amatieri un vienu no visu laiku labākajiem bokseriem. Bobs Saps kļuva slavens ar savu izmēru, kliedzieniem un ar to, ka sakrāja zaudējumus tā, it kā tie būtu daļa no šova. Un arī kādu uzvaru. Would be a very smart thing for Yamamoto to do. Oh! Bijušais amerikāņu futbola spēlētājs ar briesmoņa augumu, bet ar želejas zodu. Pretī viņam stāvēja Auri Gele, ķīniešu cīnītājs ar iesauku Kung Fu Panda. Rasns, neveikls, bet ar vienu uzdevumu – sadauzīt milžus. 2016. gada 2. jūlijā Road FC 32 Ķīna. Kopš atskanēja zvans, Auri Gele metās virsū ar visu spēku. Sitieni ar dūrēm, spērieni, nepārtraukts spiediens. 그렇군요. 야, 라이트. 자, 서로 펀치를 주고 그러면 멈춰 펀치러시. 합샷. 자, 여기에 푸기면서 대응을 하고 있는데요. 상대를 좀 보면서 대응을 해야 될 것 같습니다. Saps neizdarīja nevienu sitienu, tikai saņēma sitienus. Un kad viņš nokrita uz zemes, Auri Gele viņu pabeidza ar sitieniem parterā, bez žēlastības. 자, 우리 거로 라이트. 합샷. 펀치를 주고 Tehniskais nokauts 35 sekundēs, tieši slaktiņš. Kultūrists salūs pirmā īstā cīnītāja priekšā. Pēc Tysona gadījuma varētu domāt, ka neviens vairs nepieļaus tādu pašu kļūdu, bet akla pārliecība ir daudz izplatītāka nekā šķiet. Nākamais galvenais varonis ir Big Blends, YouTuberis, kurš ir pazīstams ar to, ka griež matus vienlaikus veicot ielu intervijas. Kādu dienu viņš sastapās ar Šonu Omaliju, Ultimate Fighting Championship čempionu, un domāja, ka varēs izturēt vairāk nekā 15 sekundes nepadodoties. Ņemot vērā, ka es nekad iepriekš neesmu cīnījies, cik ilgu laiku tev vajadzētu, lai mani nogāstu? 10 sekundes. Es ļoti ātri satvertu tevi aiz kakla. Es domāju, ka varētu izturēt 30 sekundes. Nē. Nē? Tu nevarētu. Man ir nikns raksturs. Ja tev nav skābekļi, tas neko nedod. Ja mēs būtu šādā aplī, es satvertu tevi aiz galvas. Nē, cilvēk, tev man ir jārespektē. 15 sekundes jau būtu cieņa pret tevi. Es teicu 10. Viņi uzvilka cimdus, sasita dūras, un ātrāk nekā acu mirklī, Omalijs pierādīja to, ko teica. Bigs neveikli smaidīja, bet viņa sejā bija rakstīts: labi, šī bija slikta ideja. Mihails Kokļājevs ir Krievu svarcēlājs, strongman čempions un viens no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka muskuļi ir sinonīms absolūtai varai. Pirms cīņas ar Aleksandru Emeljanenko, leģendārā Fedora brāli, Kokļājevs gribēja tēlot mačo. Viņš uzmeta savu cepuri viņam sejā. Un, kad pienāca cīņas diena, realitāte parūpējās par to, lai smaids pazustu. Kokļevs sāka agresīvi, metot sitienus tā, it kā viņš sacenstos svarcelšanā. Čempions mani pārsteidz. Bet Aleksandrs to izturēja, novērtēja viņu un tikai dažas sekundes pirms pirmā raunda beigām sāka trāpīt sitienus. Un Kokļājevs nokrita bez spēka, it kā viņam būtu beigusies baterija. Nokauts pirmajā raundā. Cepura aizlidoja pirms cīņas, bet pēc tam aizlidoja viņš pats. Neuzvaramais aikido pret brazīliešu džiudžitsu. Gadu gaitā šis it kā aikido meistars apgalvoja, ka viņa māksla ir pārāka par brazīliešu džiudžitsu. Viņš teica, ka var kontrolēt, neutralizēt un pakļaut bez spēka pielietošanas. Aikido ir labāks par brazīliešu džiudžitsu. Līdz brīdim, kad īsts džiudžitsu cīkstonis viņu izaicināja cīņā. Ar aikido tu vari ātri neutralizēt draudus, lai samazinātu kaitējumu. Ar labu aikido treniņu tev ir vairāk rīku nekā džiudžitsu, lai atrisinātu konfliktu.
Un tam sekoja ātra realitātes stunda. Tā bija tehnisks slaktiņš. Aikido meistars gandrīz nevarēja elpot, un beigās viņam nekas cits neatlika, kā padoties. Jo viena lieta ir grozīt plauktas locītavas, bet pavisam cita – izkļūt no īsta cīnītāja rokām. Haftors Bjornsons, troņa spēles kalns, vairāk nekā 2 metrus garš un 200 kg skandināvu muskuļu. Kādu dienu viņš trenējās kopā ar Konoru Makgregoru vieglā treniņā, bez cimdiem, bez skaidriem noteikumiem, vienkārši jautrībai. Nekas nopietnas nenotika, tikai neliels šovs kamerām, bet pēc kāda laika Haftors parādījās kādā podkāstā. Viņš nezināja, ka Erma mēdz uzlikt sāpju paņēmienu. Pēc vairākiem gadiem viņš greplingā sacentās ar Gordonu Rajanu, labāko džudžitsu cīkstoni pasaulē. Viņš bija daudz mazāks, bet ar čūskai raksturīgu tehniku. Gordon Ryan! Un pēc tam sekoja īsta meistarklase. Gordons viņu apgrieza, uzkāpa virsū, apgāza un pilnībā dominēja, it kā Haftors būtu vienkāršs iesācējs sporta zālē. Bez kliedzieniem, bez spēka, bez Netflix kamerām, tikai tehnika un pilnīga kontrole. Beigās Haftors varēja tikai pasmieties un atzīt, ka viņam nav nekādu izredžu pret īstu cīkstoni. Tas bija labi, deva pazemības devu. Un tas liek vēlēties vēl, liek gribēt atgriezties un darīt vairāk. Viņi abi ir neticami cilvēki, labi, pazemīgi. Jo tu vari būt stiprākais Islandē, bet kad kāds tev precīzi satver kaklu, pat pūķi tevi neizglābs. Čus Jauduns pret Čenu Jungu. Taiči. Taiči radās kā iekšējais cīņas mākslas veids, pilns ar filozofiju, plūstošām kustībām un līdzsvaru. Bet daži to pārvērta par farsu, solot, ka var uzvarēt jebkuru ar neredzamām tehnikām. Tāds bija Čena Junga gadījums. It kāds Taiči meistars, kurš piekrita stāties pretī Jaudunam. Cīņa ilga īsāk nekā žāviens. Čenam Jongam nebija ne aizsardzības, ne maģijas, ne iekšējās enerģijas, kas viņu izglābtu. Cīņa beidzās tik ātri, ka vienīgais, kas palika atmiņā, bija meistara pazemojums kameru priekšā. Izaicināt pasaules čempionu, vienlaikus viņu apvainojot Twitterī, būtībā nozīmē lūgt pēc pazemojuma. Tieši to izdarīja kāds trolls, kurš nepārtraukti sauca Soniju Edvards par gļēvuli, britu pasaules čempionu ar nevainojamu tehnisko boksu. Šis cilvēks aizgāja tik tālu ar saviem apvainojumiem, ka pat parādījās Sonija sporta zālē, lai viņu izaicinātu aci pret aci. Es nekad iepriekš neesmu vilcis boksa cimdus. Es zinu, ka esmu stiprs vīrietis. Un es domāju, ka viņš ir djēvulis. Kļūda! Tiklīdz sparings sākās, Edvards pārvērta viņu par kustīgu mērķi, dejoja ap viņu, trāpīja sitiens pēc patiks un pat nolaida rokas, lai parādītu, ka viņam pat nav jāpiepūlas. Trollis beigās bija pilnīgi izsmelts, saņēma sitiens no visām pusēm un ar mācību burtiski iegravētu sejā. Mētāt muti sociālajos tīklos ir bez maksas, bet ringā rēķins atnāk ātri. Šajā gadījumā mēs nerunājam tikai par vienu iedomīgu cilvēku, bet gan par veselu grupu. Daži ielu cīnītāji iegāja sporta zālē spožo ideju izaicināt bijušo K1 čempionu. Pirmais uzkāpa ringā pārliecināts un nepaspēja ne aci pamirkšķināt, kad jau bija nokauts.
Tad uzkāpa otrais, tas pats rezultāts. Dažu minūšu laikā divi ielu cīnītāji apguva ātrāko mācību savā dzīvē. Reālajā pasaulē čempioniem nav vajadzīga iepazīstināšana. Viņu sitieni runā paši par sevi. Brians Šovs nav parasts kultūrists. Viņš ir stiprākais cilvēks pasaulē, burtiski. 4-kārtais World's Strongest Man čempions, spējīgs pacelt vairāk nekā 500 kg tā, it kā tās būtu ūdens pudeles. Bet kādu dienu viņš nolēma kāpt uz tatamī kopā ar Dustinu Poiržē, Ultimate Fighting Championship vieglā svara cīnītāju, džiu-džitsu melnās jostas īpašnieku, ekspertu, kurš liek padoties pat daudz lielākiem pretiniekiem. Draudzīgā grappling sesijā Brians domāja, ka ar viņu spēku pietiks, bet tad Dustins viņu apgriez tā, it kā apgrieztu matraci. Es redzu, ko tu mēģini izdarīt. Pēc tam viņš satvēra viņu aiz muguras un izpildīja tīru, tehnisku un neizbēgamu aizmugurējo žņaukšanas paņēmienu. Es to negaidīju, jo tu vari būt pats stiprākais cilvēks uz planētas, bet ja tevi satver aiz kakla, pat visi muskuļi tevi neizglābs. Noslēgumā Holyfields, izejot no savas mājas, nejauši aizšķērso ceļu kādai mašīnai. Vadītājs nikni izkāpj, līdz pamana, kas tas ir. No apvainojumiem viņš pārgāja uz smaidīšanu dažu sekundžu laikā un saprata, ka ir strīdi, kurus nav vērts sākt. Nokāp ārā tūlīt. Es tev tūlīt uztaisīšu jaunu pakaļu. Aiziet! Ak, nolādēts. Es nezināju, ka tas esi tu.